Balvu novadā, Baltinavā, kopš vasaras sākuma ir par vienu ļoti omulīgu atpūtas vietu vairāk. Rudīta Kaša kopā ar ģimeni spērusi drosmīgu soli un savas mājas pagalmā radījusi vietu Kadiķūgas, kurā izbaudīt lauku idili var teju ik viens. Sākumā mēs tieši tā arī priekš sevis šo vietu radījām, priekš draugiem un arī bērnu draugiem, jo bērni mums ir 3, brauc daudz ciemiņu arī pie viņiem, un lai būtu ērti gan viņiem, gan mums, tika radīts arī brīvdienu namiņš, bet braucot draugiem no dažādām vietām, viņiem šeit patika. Un viņi ieteica, ka mēs varētu dalīties ar šo vietu. Un tad mums Lenītēm radās ideja, kāpēc gan ne? Ar labo laikam ir jādalās. Tātad atpūtas piedāvājums iesākās ar namiņu, kurš sākotnēji bija klēts, vēlāk īsti nevajadzīga noliktava, bet nu pārtapis par omulīgu vietu brīvdienu baudīšanai nelielām kompānijām. Namiņš ir paredzēts mazām kompānijām, vairāk tā kā ģimenēm, draugiem, radiem. Daudz cilvēkus šeit neuzņemam, tas ir apmēram līdz 6 cilvēkiem. Namiņā ir gultas vietas, un šis namiņš ir tapis kā tāds maza mājiņa, maza tipa mājiņa, un viss tur namiņā ir kompakti. Un namiņā var ne tikai nakšņot, bet arī jauki pavadīt laiku pie kamīna, jo ir terase ar kamīnu, un arī sauļošanās zona, sauļošanās terase. Namiņš ir aprīkots tā, lai tajā justos kā mājās atbraucēji. Tur ir sākot no gultas veļa, dvieļi, virtuvē ir arī kafija, tēja, sāls, cukurs, garšvielas, viss, lai cilvēks tiešām nedomātu, kad viņš ir kaut kur citur, bet būtu sajūta, kad viņš ir mājās. Vēl papildus tam viesiem ir iespēja izmantot grilu un tā piederumus, ugunskura vietu ar zupas vārīšanas iespējām, volejbola laukumu, hidromasāžu skublu jeb relaksējošu āra burbuļvanu, kurā baudīt zvaigžņotās debesis un zirgu klātbūtni, jo apkārtējā ainavā ganās 3 sauvaļas zirgi, kuri nožogotajā blakus teritorijā ir klātesoši gandrīz cauri diennakti. Bet arī tas vēl nav viss. Kadiķūgu saimniece Rudīta Kaša pēc profesijas ir vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotāja. Tādēļ viesiem ir iespēja piedalīties dažādās radošās darbnīcās un gleznošanas meistarklasēs. Šī ir tā mākslas telps, kura tapa diezgan nesen. Tā ideja radās ziemas mēnešos, kad darbojoties skolotāja profesijā, es sapratu, ka 18 gadi tas jau ir pietiekoši daudz, jāspēr solis tālāk, kad varbūt dot iespēju ne tikai skolēniem, bet arī dažādu vecumu cilvēkiem izpausties mākslā. Un šajā telpī var lauzt stereotipus. Piemēram, atbraucot pensijas vecuma cilvēks, viņš ir paņemts vienkārši ģimenē līdzi, un viņam sākotnēji ir bailes un tā nedrošība, ka viņš nevarēs un grūti tā iedrošināties, bet kopš viņš paņem otiņu rokās, tā viss aiziet. Šeit var arī atbraukt ģimenes un nekautrēties ņemt līdzi savus bērniņus, jo arī molberti mums ir dažādu lielumu gan pieaugušajiem, gan mazākiem bērniņiem, un lai visi justos ērti un radītu to ideju, ko viņi ir iecerējuši. Un mākslas darbi šeit top dažādi. Gleznas, karikatūras, skaisti aforismi kā dekori mājai, ir iespēja apgleznot auduma maisiņus, kā arī var doties plenēros pa tuvējo apkārtni. Es jau īstenībā sen dzīvoju ar tādu ideju galvā, kad šajā vietā es tā kā vēlējos uztaisīt mākslas telpu. Un pavasarī bija tā iespēja, tika izsludināts grantu konkurss, mana biznesa ideja Balvu novadā, un tad ilgi nedomājot, es pieteicos šai idejai. Uzrakstīju projektiņu un guvu atbalstu finansiālu. Un tad par šo finansiālo atbalstu iegādājos visas šīs lietas, gan molbertus, gan galdus, krēslus, plauktus, lai cilvēki varētu braukt un atpūsties arī šādā veidā. Lauzt stereotipus iespējams, savus nevarēšanas, varbūt arī iedvesmoties no manis, kad ir tikai jāatmet bailes, jāuzdrīkstās un pasaule kļūs plašāka.